Ciešanas ir tas, kas ir jāizslauka ārā no mūsu dzīves. Bet kas notiek realitātē? Realitātē tiem, kam ir šī ciešanu sajūta, tas nozīmē nepatīkama sajūta, viņi ir meklēšanas stāvoklī. Viņi meklē izeju no šīs emocijas, atrast veidu, kā atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Ko nozīmē pilnvērtīga dzīve? Tas ir tevis stāvoklis, tevis esības stāvoklis, ka tu spēj izveidot veselīgas attiecības, veselīgu ģimeni un izveidot veselīgu finansiālo daudzumu, ka tu vari dzīvot, kad tev visam pietiek. Bet kas notiek realitātē? Tiem, kam ir ciešanas, viņu fokus un acis tiek piesaistītas dažādiem ezotēriskajiem guru, speciālistiem, kuri labi izskatās, kuri runā lielā mikrofonā, kuri kā likums ir salasījušies gudras lietas. Šie ir tie guru, kuri ir vērsti uz ciešanām vai uz ciešanu turpinājumu. Nāc kopā ar mums, pacietīsim, atbrauc pie mums, pameditēsim, atbrauc pie mums, pastaigāsimies mežā, atbrauc pie mums, mēs padedzināsim kopēju ugunskura, ciešanu, uzturēšanu. Savā veidā tas līdzīgs, kas ir kapu svētki. Ļoti svarīga emocionāla lieta. Vienīgais veids, kā tiešām atbrīvoties no šīm ciešanām, ir doties pie speciālistiem, kuri jums piedāvā garantētu rezultātu. Jā, viņi jums pateiktu, jā, es tev garantēti palīdzēšu, es zinu, es esmu 1000 reizes to jau darījis, es tev palīdzēšu to izdarīt. Bet šie guru jums to neteiks, tāpēc, kad viņi ir paši apjukuši, viņiem pašiem nav attiecības, viņi paši ir meklējumos, viņi paši mēģina rast izeju savā dzīvē, un viņi vēlas, lai viņu kompānijā ir līdzgaitnieki, cilvēki, kas iet līdzi. Tiklīdz parādās cilvēki, kuri uzdod dziļus un nepatīkamus jautājumus, kāpēc tu esi šādā dzīvē un kāpēc vēlies tu būt šajās ciešanās, šī atbilde šiem cilvēkiem ir neērta. No vienas puses viņi saka, ka viņi ir gatavi pieņemt visu, bet no otras puses viņi vēlas nebūt ar cilvēkiem, kuri uzdod nepatīkamus, grūtus, sarežģītus, dziļus jautājumus, jo šie jautājumi šiem cilvēkiem nav ērti, bet šie jautājumi ir tie, kas var izvest ārā no šīs bedres, kurā cilvēks atrodas. Vienalga, cik labi izskatās un vienalga, cik liels mikrofons viņa priekšā. Tāpēc fokusējieties uz cilvēkiem sociālajos tīklos, kuri ir reāli, kuri nebaidās parādīt, kas viņi ir patiesi, kas viņi ir patiesībā.